Ekspedīcijas pirmā diena. Visi vēl smaidīgi. Pirmā pusstunda. Esam apgājuši Gaujas līkumu, izbraduši caur mežu. Tagad dodamies uz kaut kādiem kalniem. Es aizmirstu kādiem. Alpu kalnu taču nav. Nevar sakot, jāiet ātri. Ātri tumšs paliek. Mēs pareizi pumpējam! Šādā pumpējās, jā. Viņš pumpējās arī ar savu somu dažreiz, vai ne, Māri? Šitais arī pumpējās ar somu. Tā kā tā. Mums somas ir lielas, šitā pēļsim ir 15-20 kilogramu. No apmēram, tas ir tāds labs svariņš. Cik tev kilogramu vitvīt ir? 10. 10. Nu tā kaut kā. Līdz nākamajai reizē. Paldies! Lai jums labi beidzas! Ekspedīcija turpina ceļu. Esam izgājuši cauri Purvam, Nelievam. Tagad dodamies tālāk, ejam cauri Cirsmai. Esam nogājuši tikai kaut kādus 3 kilometrus. Tagad izbaudām pēdējos mirkļus Cirsmā un dosimies atkal mežā. Nu ko, ēdam meža dzērvenes. Ēdam dzērvenes. Izsaukuši esam ļoti. Izsaukuši ļoti. Esam nonākuši pie ap pusdienas laiku. Esam pie Purva ezera. Paši vēl nezinām, kā tiksim viņam pāri. Drīzāk apkārtiesim. Pirms tam paēdīsim pusdienas. Lai ir duka. Kāds galīgi vairs nav spēka. Ko pārējie saka? Ir duka iet? Jā. Ir. Atā. Mums top pirmās pusdienas. Šodien pusdienās ēdīsim makaronus, bišķi kečupu. Kas vēl mums būs? Vēl būs vistas konservi. Tam sākuši kurināt ugunskuru. Vāram peļķis ūdeni. Domājams, ka būs garšīgi. Tā, nu tā, pirmās pusdienas ir klāt. Ēdam. Marko tur ēd. Makaronis, jā. Ideāli, garšo ideāli. Makaroni vienkārši Māršana nav pagājušais, bet saka garšo ideāli. Super, ugunskurs kurās. Esam noparkojušies. Paēdīsim, dosimies atpakaļ uz Purvu. Skatīsimies, kā tam ezeram tikt pāri. Labu apetīti. Ejam pēc pusdienām. Tagad komandas vadību pārņems Sergejs. Mēs viņam sekojam. Kas? Mēs arī sekojam. Kur Sergejs mums vedīs? Nē, esam atmalīs, bet nezinām, kur atrod. Pagaidām, jā. Redzam ezeru, Purvu, bet kur īsti jāiet, to pagaidām nezinām. Nav īsti atskaņas. Tur var tikt pāri, jā?
Kas tā? Jā, kaut kas tāds ir te. Es arī varu papilnēt, kā tu līdz tās iegādīties. Jā, tu. Mosta, tas būsi tu. Es pēdējais. Lai es varu nofilmēt visus, kas var iegāsties. Tev vajadzēja filmēt man, kad es gāzos. Nu jā, būtu patīcis. Labi, šito es neredzēsiet, ja es gāžos. Pēc tam atskaitīšu. Ir šāds redzēt šovu. Bebri. Izspiedies uz viņiem ar svaru, jo viņš nav diezko stingrs, kā tas stāv. Eleganti. Iegums, vienkārši un pārāk. Jā. Oi, nevaru! Just do it! Nejauc šitā nāča. Ieblēzīt iekšā, tad viņš šitā. Jā, viņš te tāds mitra kurvēn. Paldies Dievam, ka man kompasties. Vienkārši, man liekas, tas normāli tāds. Orientēties, ja tu šitā, tu tagad viņam aiztais ar. Piesriedz atgriezt. Un vispār es nezinu, ka jā. Nezinu. Viņš pēc 3 metiem paskatās. Viņš jau tagad paņem, un tā re, kur jāiet līdz tam bērzam, un no tām bērzas paskatās atpakaļ. Un gāja no turienes, saglabā taisnvirzienu kustību un malc līdz nākam bērzam. Un tā kāds 5 bērs. Visu laiku redzi taisnvirzienu kustību jāač. Tas man pasēs 3 metiem. Mēs kāpējām apkārt šitiem pretīgiem stūbiem. Prom. That's he says. Please. He's the boss now. Tas ir sūdni izdarīt. Extreme. Diezgan nopietni. Vai, kas tam? Kā ietās? Kāpēc tu pa šajienē, kāpēc pa taisnā nē? Reku pa taisnā ir tāda pļurza. Bagais pūras, liktīgi. Baies, liekas, tad ir. Tak, blēd! Kas? Tak, šulamāt! Oi! Tak būs slikti! Kur tur atkal sapais? Trakāk līdz iekšā. Parādi kamerā. Tā, iznācām no meža. Ieraudzījām, wow, esam pilsētā. Apkārt lielais ceļš, mājas, bet nosības, ka mājās nevaram iet iekšā. Mēģinām skatīties kartē, kur mēs esam. Jā. Paskatīsimies, nu, dosimies tālāk. Mums jau jāsāk meklēt mašīnu.